Mani sauc Kristers, un es vēlos apvienot aktīvu dzīvesveidu ar studijām. Tādēļ esmu ieradies biznesa augstskola Turībā, lai noskaidrotu par šīm iespējām. Iesim noskaidrot, kādas ir studiju iespējas sporta nozarē. Parunāsimies ar komunikācijas virzienu prodekāni Jānu Bunkus. Tā kā sports un sporta komunikācija ir pasaulē straujāk augošā nozara, tad arī Turība piedāvā apgūt sporta pasākumu organizēšanu, sporta komunikāciju un sporta strateģisko vadību. Tāpēc, ja vēlies strādāt ar Latvijā un pasaulē slaveniem sportistiem un sporta komandām, kā arī ar lielām sporta arēnām, šīs specializācijas ir tieši tev. Studiju laikā ir iespēja organizēt dažādas sporta pasākumus, kā streetbola turnīrs, volejbola nakts un studentu sporta spēles. Un viss šis ir paveicams studējošo pašpārvaldē. Skaidrs, ka studēšanas opcijas ir tāpat kā pasākumi, kas saistīti ar sportu. Iesim paskatīties, kur mēs varam izkustēties pēc pasākumiem un studijām. Ārā trenažieri tepat Turības kvartālā. Jāizmēģina! Iesim paskatīties sporta zāli. Dzirdēju, ka tur trenējas Turības vīriešu un sieviešu komandas, kā arī olimpiskie čempioni basketbolā. Iesim noskaidrot pie basketbola trenera Raimonda Felmeņa par basketbola spēlēšanas iespējām Turībā. Jā, Turībā ir iespēja pievienoties basketbola komandai, pierādot sev basketbola laukumā un kārtīgi mācoties. Iegūst 100% mācību atlaidi. Jebkurš laipni gaidīts un nāc pievienojas mūsu komandai. Mēs gaidām, pierāda sev. Mums ir arī sieviešu komanda. Mēs gaidām jaunas un motivētas meitenes, kuras ir aicinātas mums pievienoties. Forši saņemt atlaidi un sportot. Nāc studēt Turībā un apvieno sporta iespējas ar mācībām.